Es esmu Rei Gudrups ar Tūlāt Daukas Gens jaunāko epizodi. Šī epizode ir ar Irīnu Sietiņu, kurai gan darbs, gan hobijs ir piedzīvojumi ceļojumi. Šajā sarunā dzirdēs to otru pusi, kā mēs ceļojumu gidi jūtamies, kas mūs uzlādē un ar kādiem ceļotājiem ir kaifs ceļot kopā. Arī par izaicinājumiem ceļojot vienatnē, gan purvā, gan takās Latvijā vai ziemā nakšnojot mežā. Irīna arī stāstīja par to, kāpēc ir tik svarīgi būt kustībā, iet pastaigās un dabā. Šo podkāstu kā ierasti atbalsta Highsplore ceļojuma aģentūra, kura atver pasauli plašāk un ved uz tādām vietām un piedzīvojumiem, par kuriem tu vienmēr esi sapņojis, gan pats sapņos tev nav rādījušies. Highsplore noteikti ir tie, kuri ļaus tev iepazīt unikāls galamērķis un doties vēl aizraujošākās ekspedīcijās, un starp citu, daļu no tām es pats arī vedīšu, un tu vari doties man līdzi. Bet tagad pagriez skaļāk un klausies manu sarunu ar Irīnu Sietiņu, un neaizmirst piesakot kanālam, atzīmē arī šo sarunu ar laiku, un, protams, padalies ar draugu. Ar garām nopūtām un priecieniem un smaidiem, un saprojies jau pašā sākumā teikt, vai ne? Bet čau, tev arī satikties tevis podkastā. Kā tu jūties? Čau, nu forši. Par tevi jau laikam viegli runāt, ne? Stundu būs jau. Es tā nezinu, redzēsim. Nevar jau zināt, dzīvēm jau mēs neesam tikušies. Bet tā, kas mēs gan esam minuši, vai ne kaut kādas līdzīgās tur, šur, kaut kur esam bijuši. Ko arī, patās, man liekas, bija Peru, Meksikā, vai ne, izbraukāja cauri. Tā bija, pareizi? Peru. Ieva bija Meksikā. No Lantvāra. Pareizi, no? Jā. Jā, es tur skatījos, pazīstu. Vai ne? Jā. Super, kā Peru laiciņš šobrīd. Peru forši tagad sākās sausā sezona. Mēs vēl dabūjām kaut kādas lietavas, bet tuči un esot autobusā. Tā kā nogājāmies pilnīgi saulītē, bija baigi forši. Baigi labi. Es biju pagājušajā gadā atkal Peru un trāpījos brauc tieši martā. Un it kā baigām lietu vajadzētu būt vispār nekas. Un tā, ka laiciņš bija končs, tik skaisti trāpījās kaut kā. Tā kā arī nekad nevar zināt, varētu atkal ko novēlt uz globālā sasilšanu un vēl nezinu ko, bet nē, viss bija kārtībā. Un tajos mirkļos, kad tā liekas, ka lietam taču nevajadzētu būt, viņš tieši ir un viss tiek kancelēts. Kā tagad vispār ļoti grūti plānot braucienus. Bet tāpēc jau vajag arī, kā saka, to ņemt vērā un ļauties vienkārši plūsmai. Tāpēc jau mēs ceļojam, nevis lai viss būtu pa diedziņu lietas. Kā saka, man liekas, pie tevis bija Mārs Resnis, viņš saka vienmēr no raining, no training. Nu, jā, un runājot par viņu. Ko es tagad arī gribēju savāk paralēs par viņu un par Peru. Tikko viņš arī bija taču Peru, vai ne? Redzēju. Un viņš aizbrauca uz Varavīksnes kalnu skatīties. Redzēju, kā viņam gāja. Jā. Viss sniedziņā baltais. Jā. Bet vispār tas objekts ir pilnīgi jauns. Viņu vispār par man liekas, Polkojo vai kurš no viņiem vispār bija slēgts un nezināms vēl pirms kaut kādiem 7 gadiem. Ja nemaldos, tur viņi bija sniegā, un tad vienā brīdī viss nokus, un cilvēki atklāja, cik tur baigi smuki ir, un tagad viss brauc. Tieši tā, uz Polkojo es arī esmu. Normāli, tām jābūt. Tā vietai jābūt uz sniega. Bet tā ir daba. Tā ir viena. Tāpēc saku, kā būs, tas mans klasiskais stāsts, ko es vienmēr stāstu brauc kaut kādām grupām, un man prasa klausies, bet mēs tur tos flamingo redzēsim, viņi tur būs, kā. Varbūt būs, varbūt nebūs. Tā ir daba. Kā ir, tā ir. Tur kalnos arī būs sniegs vai nebūs sniegs. Kā ir, protams, redzēsim. Vai ne? Jā, kaut kādu tendenci mēs zinām, mēs zinām, ka mēs gatavojamies, bet vai tas risks iestāsies, to gan mēs nevaram zināt. Tāpēc, liekai akciņa gan jau, ka noderēs. Vienmēr, man liekas, nevar zināt, pat tad, ja rāda siltu un foršu laiciņu, ir bijis tā, kad viss sagriežās un ir jautri. Vai ne? Tieši tā, bet ir, kā saucās, go with the flow, izbauda kā ir, jo skaties arī, atstāv pašu Martika variantu ceļot augšā, cik cilvēki ir pieredzējuši Varavīksnes kalnu sniegā, un viņi bija vieni paši vēl, un man liekas, ekscelenti, vienkārši tāds skaidrs arī savādāk. Labi, ķeksītim jāietbrauc atkal nākošais atpakaļ, lai tiešām tu viņus redzīt krāsainā. Man liekas, tādā mirklī vispār ir baigi svarīgi to uztvert tā, tieši tā pozitīvi, tāpēc, kad, ļoti tieši tā, ļoti daudz cilvēku redz šos Varavīksnes kalnus, bet tā nepaveikties un vēl tā to uztvert pozitīvi.
Man šķiet, ka tas ir vienkārši tāds dzīves, tā ir dzīves māksla. Ja tev nesanāk, nu, pofīgi, nu. Kāda starpība? Nu, redzēs kaut ko citu skaistu. Brauc tālāk dziedādams. Galvenais, man liekas, neļaut kaut kādām šitādām lietām sabojāt tavu ceļojumu. Ja to uztver pareizi, man liekas, tieši otrādi. Tas ir reāls humors, tas ir reāls joks, ko pēc tam visi arī ierēc. Nu, tā. Bet, zin kā, šito skilu jau var uzskačāt tikai ceļojot, to pieredzi. Cilvēki, ka tiešām gribās tā, lai viss ir perfekti, lai visi es braucu, taču es braucu piedzīvot, redzēt to kalnu māju, vienalga ko. Tieši tā. Un tu aizbrauc priekš, nu nav, vai tur viss ir kaut kā savādāk, vai ko, nu, ekspektācijas versus reality, vai ne? Un tad, Jā, ekspektācijas īstenībā var nokilot pat ļoti, ļoti labu ceļojumu. Pat tad, ja viņš objektīvi ir ļoti labs, ja ir pilnīgi citas ekspektācijas, ļoti konkrētas, tas var ļoti, ļoti nokilot ceļojumu. Jo tas, kas ir mūsu prātā, tas ļoti reti, kad atspoguļosies realitātē. Es teiktu 5% gadījumu. Vispār ir tā, ka tu ieraugi internetā kaut kādu bildīti, nobildē jau to skaistāko krāmīti. Tas, kas tur apkārt ir, to jau nenobildē parasti. Un tad tu izveido kaut kādu perfekto pasauli, aizbrauc uz turieni, un tur izrādās nav uzķūnāts tas exposition. Tas filtrīši, vai ne? Jā. Tas vec, un tur ir višķiņ pelēkāk, savu mākonīcu uznāk, un tajā mirklī, ka tu tāpatās spēj izbaudīt to vietu, to mirkli. Tas, ka tu esi vispār citā pasaules malā, un joprojām šīs pašas planētas, un viņi ir tik dažādi. Nu jā, tā kā, jā. Bet tev, kas ir tev bijis tāds tiešām gadījums, kur, nu, tā kā aizbrauc un pievērsies, saprot, ka, galīgi nav tā, kā likās, kā būs. Man jāpadomā. Tā. Visur. Tas pats Peru. Katrā vietā, ko aizbrauc, ir ievērsies. Pilnīgs. Nu, tā kā, nu, piemēram, tu aizbrauc uz Nepāles kalniem, un tu redzi, ka tur ir viss servis. Tur tā kā, nu, tas ir mountain tourism destination. Jā. Ar visu padomās. Tur zirgu netrūkst, ēdienas netrūkst, kola, late, viss ir. Aizbrauc uz Peru. Un tev liekas, nu taču Andu kalni arī populāri, arī zinām, arī cilvēki tur dodās. Un tev ekspektācija arī, ka tu dabūsi, nu, vēl galu galā Peru ir 7. lielākā pasaules eksportētāja valsts, ja, kur jābūt garšīgai kafijai. Tu dabūni kafiju, bet viņa ir, nu tā kā, viņa ir skāba, viņa ir savādāk nekā tu iedomājies. Nu, un ja tu esi aizbraucis pēc kafijas uz to Peru, nu, tad tev ir tāds, latakas. Bet, ja tu zini to, kad visticamākais, nu, vispār nevar, pat tad, ja tu esi 10 reižu kaut kur bijis, un tev liekas, viss tu zini, kad visur pasaulē tā ir, kaut kur kaut kas no savādāk. Un šajā gadījumā Peru kafija, nu, jā, viņa ir interesanta, bet tā ir pieredze. Tā kā tas laikam par mani un Peru kafiju, man es esmu ļoti kafijas baldītājs. Jā. Jā, zini kā, es tev par kafiju arī pateikšu, ko es arī sapratu, iemācījos Brazīlijā, tad, kad dzīvoju. Tad bija tā, ka es sapratu, ka Brazīlijas kafija taču dzirdēts tik daudz, un es nesaprotu, kāpēc viņi tāds drāņķis ir. Nu, nav dzeram, bet dzer viņi tur viņi nenormāli daudz un visur, un viņi šausmas. Un tas pats arī pārējās Latīņamerikas valstīs. Zini, tā kafija, nu, nav tas, kā mēs viņu zinām Eiropā, teiksim tā. Jā. Un izrādās, ka tas stāsts tur ir savādāks, jo redzēja, tās audzētavas jau bija cevišķi, ja mēs skatāmies vēsturiski, kafija tika audzēta, novākta un sūtīta uz Eiropu. Jā. Eiropā jau viņu grauzdēja, apstrādāja un iedeva viņai šo garšu, pie kādas mēs zinām un pieraduši esam. Jo viņiem šī kafijas dzeršanas kultūra nav vēsturiski, nav nekur sakņojušies. Mēs varam runāt par šokolādes dzeršanu vai ne kakao dzeršanu, kas ir cits stāsts. Bet jā, tas lietas nezinot, tu aizbrauc, tev ir kaut kādas ekspektācijas, un viņas nemačo realitāti. Un tāpat tās arī par to pašu taku. Nu, viņa, teiksim, tāpat salkantei, nu, pašā augšā, nu, tur būs skopāk, tur būs pieticīgāk, tur būs nekā Nepālā, jā. Un tu aizbrauc ar tām ekspektācijām, jo tu taču esi bijis kalnos, un tu taču jau visu zini. Un laikam, pirms gada jau pirmo reizi bija Peru. Jā, kalni savādāki, taka savādāki, cilvēki savādāki, un jā, tu uzbur kaut kādu ainu, un tā bija laikam beidzamā reize, ka es sapratu, ka vispār nav vērts, tu izlasi faktus kaut kādus, blogus, kā tur ir, bet, un tāpat tās baigi nevajag uz to fokusēties, tāpēc, ka tikpat labi tev pretī būs cilvēks, kurš ir iepazinis Eiropiešu kultūru,
ir iemācījies valodu, un tu tur būries cauri spāņu valodai, beigās tev tam nav jēga, jo tev pretī ir cilvēki, kas tomēr runā to angļu valodu. Tā kā, jā, tu gatavojies maksimāli, cik tu vari, bet vienkārši paturi prātā, ka viss varbūt arī pilnīgi savādāk. Un tas ir ok, tāpēc jau mēs ceļojam, jo mājās jau viss ir nemainīgi. Un tā kā tu noliec krūzīti vietā, un tur viņu paņem. Bet ceļot tieši tāpēc, lai mācītos to agility, to pielāgošanos, to elastību. Nu, vismaz priekš manis. Jā, es tev viennozīmīgi piekrītu. Jā. Tas ir tas, kas, vai ne, ko mēs jau te pieskārāmies, tas, ka tu nevari ielikt visu baigos rāmīšos. Ceļojot, jo tu vairāk ceļojot, saprot, ka tie rāmīši tā pazūd. Jo redz, tas tāds par principiem, vai ne, kad mēs gribam, tas principi pēc es to nedaru, vai princips šitāds un tāds, un tas ir tā ir tā kastīte, tā ir tā robeža. Tik līdz tās robežas nojauc un atmet, tad saprot, ka ir daudz interesantāk, patiesībā vieglāk, jo tev ir tā brīvība sajust, vidi, piedzīvot daudz citas lietas, cilvēkus, un visu šo te jauno pieredzi, kas tev nāk pretī, vai ne? Vajag vienkārši acis vaļā turēt, tieši tā, ka princips būs bišķiņi atmest. Es taču esmu ātrais, vai es taču esmu lēnais, vai, tā ir arī visas tās birks, ko mēs piekrinam paši sev. Viņas vienā brīdī tu saproti, ka tu vari nolikt no klīnas. Es, piemēram, arī, es esmu it kā, grupas vadītāja, it kā arī daudz dodos kalnos, bet arī man ir daudz baiļu. Un, piemēram, viena no tām ir nolikt ūdenskritumā. Es sapratu Filipīnās, ka, es uzkāpšu, pamēģināšu. To izdarīju. Forši. Nākamreiz vienkārši mazāk jāgāja, mazāk stostīties, tur kaut ko mēģināt, sakontrolēt sevi. Jo tur, piemēram, secinājums bija tāds, ka adrenalīns, piemēram, viņš izdalās. Nevis uzreiz, ja tu uzreiz nolas, tu to adrenalīnu sajūtu nemaz nenoķer. Bet jo ilgāk tu stāvi uz klīnsmalas, jo tu vairāk jūti, kā tie hormoni, baiļu, kortizols, tur adrenalīns, viņš izdalās, viņš principā izdalās tavās asinīs, kā viņš pārvietojās pa visu ķermeni. Un tad pēc tam to pārvarēt, tas ir tas grūtais. Un līdz ar to secinājums, kā tu saka, bailēm īsas kājas vai kādas tur kājas, nevajag vienkārši... Jā, viņām ļaut augt. Viņām vienkārši aizej, pasties, vai tu gribi? Jā, gribu. Ok, lecu. Tā kā droši, forši ček. Tas mazāk tās emocijas laikam jāliek iekšā tajās visās aktivitātēs. Vairāk tā izvērtē, tā tīri tehniski, tā tīri mehāniski. Vai tas var man nodarīt pāri? Nē. Tad izvērtēt riskus. Vai tu esi mierā ar tiem riskiem? Ja tu esi mierā, ok, močī. Tur baigi domāt. Nav jāiet. Zini kā, mēs pirms sarunas te pieskārāmies Hubermanam, un viņam bija tieši arī viena tā epizode par adrenalīnu un šīm emocijām, uz kurām mēs spēlējam, kā viņš mūs ietekmē. Un bija tas kaut kā, man liekas, ka tajā sarunā viņš arī pieskārās tam par to, ko tu līdzīgi stāsti. Tu stāvis tās klīns, tu lec, tev ir iekšā pārās viss tas un tanī brīdī, ja tu aizēji projām, pirmoreiz tu ielec, otrais atnāks atpakaļ, tev ķermenī jau ir atmiņa no tām sajūtām. Tev vēl ātrāk tas izstrāds. Otrā reize pat iespējams ļoti ir grūtāk. Jo tev vēl tu visu atceries to, kam tu izgājot cauri. Pirmā reizē tev nav tādas atmiņas vēl. Ne ķermenim, ne prātam, nekas. Un tad kārtējā reize, ja tu vairāk atkārto, tad jau tu adaptējies un jaunajām sajūtām var darīt. Un šeit tev ir atkal tāds drošība būs pirmais, kas tev adrenalīnu vienmēr koriģēs turp šurp. Ja tu skaties, ko citi cilvēki dara, ja tev ir piemērs, no kā mācīties un sekot, tev būs vieglāk izdarīt. Tāpēc ir svarīgi šie gidi pavadoņi brieži, kas tev pasaka, lūdzu, kājiņu te lec šādi, tu rociņu saliec tā, tad to vai vienalga visu šis trakie lecieni piedzīvojumi, pupēm vai nav kas. Ja mēs izējam tam cauri, nākošie soļi ir vieglāk. Mēs paši tādā veidā mācāmies adrenalīnu kontrolēt, un tad jau ir tas kaifiņš iekšā. Tāpēc tev meklēt, kad mēs dodamies kaut kādos piedzīvojumos ar grupām, ir tā, ka tas ir parasti tas pirmais cilvēks, kurš parāda. Pat tad, ja es zinu, ka es sen jau izvērtēju tos riskus, es zinu, kāda viņi ir, pat tad, ja man ir bail, cenšos darīt pirmā un rādīt to
to piemēru. Arī tas nav obligāti ar lietām, kas ir bailīgas. Diezgan bieži cilvēki ir kūtri arī darīt patīkamas lietas, piemēram, līdz karstajos avotos. Bet jau meklē, ka tu pirmais ieliec iekšā un rāda, cik te ir labi. Nu, tur nav labi, ka visi saliks iekšā, pat tie, kas negrib. Nu tāpēc, ka mēs viens otru iedvesmojam un uzķūnējam. Jā, grupas vadītājs, tu esi līderis, vai ne? Un paraujā cilvēki tev līdzi. Jā, ja tu būsi tas kūtrais, klusais malā stāvētājs, un tāda visa tev arī grupa būs. Atsevišķos gadījumos ir gan, protams, tu jau pats zini, gan jau arī tipa vidi kādi, kas tur ritmu. Ir daži arī mirkļi, ka tu pats esi bišķi nogurušāks un tam līdzīgi, un tu vienkārši, pat ja tu to darīsi, tu cilvēki redz vienkārši, ka tu esi saguris un tu nevēlies, jā, bet tad tu aizēji, jālēc iekšā. Nu, tā kā tu sarunā, tu tāpatās kādu pavīdi, tur būs baigi forši tas vienmēr taču ir iespēja kaut kādā veidā izgrozīties no situācijas arī pat tad, tu taču zini, kāds ir vadi vienu grupu, otru, trešo, ceturto, un tad kaut kādā mirklī arī pats sagursti, un nav tā, ka tu visu laiku gribi būt tādā super actionā, Bet vienalga, tas ir par cilvēkiem, nevis par mums pareizi. Galvenais, lai viņi tur izdara visas tās lietas, ko viņi grib. Parakstījušies. Uz ko viņi parakstījušies, jā, lai viņiem tiek. Tas jau pats svarīgākais. Bet jā, tas iemesls, kāpēc es bieži vien liekas, viņi tur baigi atpūšās, tas ir tāpēc, ka es gribu parādīt, hei, šitais ir baigi forši, daram šitā. Pēc pieredzes baigi forši ir, apsēsties, es redzu kliņsmalu, uzkāpjam tur augšā un pasēžam un padzeram savu ūdeni. Un tur tā mirklī pavarās skats vienkārši. Nevis paskrienam garām, jo mums jau patīk ļoti, cik es esmu ievērojis mūsu grupām, ļoti patīk iet ātri un sportiski. Tas ir tāds latviešu rītīgi tāds. Tad paskrien garām visam, ne? Jā, diemžēl ir dažreiz tāda sajūta, kad bišķi paskrien garām, kaut kādām lietām, bet, ja ir iespēja, tad ir svilpiens, hei, kur ir kaut kas stilīgs, un tad mēs apstājamies. Un tas ir viena no tāda ceļotāja, īsti ceļotāja pazīmēm ir, kad tu daudzas ceļos, tu jau paredzi, ka tur būs skaisti. Tu kā aiz līkuma, tu jau redz, tur būs kaut kas, tu tā kā jau sāk trīsēt iekšas jau, tu zini, ka tur būs kaut kas krūts. Tas jau tik pazīstam, jā. Tik pazīstam. Tas, kā tu teici, ka ķermenim ir atmiņa, ne tikai uz bailēm, bet arī uz foršām lietām. Un man jau liekas, ka baigi forši ir mācīties no pozitīvām lietām, ne tikai no tām kļūdām. Ko parasti saka, mācies no savām kļūdām, mācies no kaut kādiem failiem un tam līdzīgi. Man liekas, ļoti svarīgi ir un pat efektīvāk ir mācīties no lietām, kas ir izdevušās, kas ir sanākušas, un tad mēģināt to replicēt un pavairot. Tas ir ļoti labi. Bet tā ir, vai ne? Mēs jau, pēc kā mēs braucam pakaļ? Mēs braucam pēc foršām emocijām. Tieši piedzīvojam pie šīm te atmiņām. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Jo tu visu laiku domās par to, kas nav izdevies, tu visu laiku fokusējies ar tas nestrādā, bet labāk jau, protams, atcerēties to, kas strādā un darīt tieši to. Es tev pastāstīšu līdzīgi. Zini, kā tu ar snowboard, man liekas, arī brauc, vai ne? Baigi reti, bet var teikt, ka nē. Labi, bet te ir tas tās, tu brauc ar dēlu, tātad pa sniegu, pa mežu. Un tev kur jāskatās? Ja tu skatīsies uz kokiem, kur tas koks, kurā es negribu iebraukt, tu viņā iebrauks, jo tu uz viņu skaties. Ir jāskatās starp. Te ir tieši tas pats. Ja tu skaties... Braukšana ir tieši tas pats, protams. Tieši tā. Tieši tas pats. Un te jau arī piedzīvām atkal. Ja tu atkal meklēsi un skatīsies tās sūdīgās lietas, kas tev notiek, vai kaut kādi feili, principā tā ir savu veidu manifestācija, jo viņas piesaistīs kaut kur, vai ne? Meklējam, skatāmies tas foršās, kas izdodas. Tu ved grupu, ir piedzīvojumi, skaties uz emocijām, uz kurām viņi uzķerās, kas parauj viņus līdzi un kas tevi parauj. Un tās emocijas, kas tevi piepilda, es zinu, kā arī mani, es tās emocijas, kas manī kaut kādas stīgas nospēlē, tās es varu mēģināt nopārdot tālāk, jo zinu, ka viņi strādā, tās ir pārbaudīts jau gadiem, vai ne? Un tad tie cilvēki arī paraujās līdzi. Vienalga, vai tas ir tiešām, vai tur kaut kādi bruņurupacīši pat palaisti jūrā, vai ne, emocionāli, skaisti, vai vienalga, tu uzkāp kaut kādā kalnā sēžam, tagad viss, kā tu teici, un dzeram ūdeni uz klīdz, skaisti, bet ja viņi tur visi vienkārši pazūd uz brīdi, pēc tam
jo ceļojuma noslēgumā visi sēž un runāja, kas tad bija tas skaistākais brīdis, tad būs cilvēks, to pateikt. Tad bija tik forši, ka mēs neskrējām, ka mēs pasēdējām, ka izbaudījām to brīdi. Te un tagad. Un te tas balans viņš atrast, kā sabalansēt šīs teorijas, kā cilvēki ir vidot šo te pilno emociju paketu, jo kam tad cilvēki brauc pakar piedzīvo emocijām? Man dēliņš atnāca mājās, līdz nokuridies. Čau, Super. man ir pofā. Tev ir pušām. Viņš tev arī brauc līdz kaut kur kādreiz? Baigi rēti sanāk. Man visā ir tā, ka es jau esmu mamma 2 bērniem un precējusies sieviete. Man viņi laiž. Viņi laiž braucienos. Un vīrs ir lidotājs. Man līdzīgs tā. Jā. Bet vīrs ir paraplānas instruktors. Viņš arī šeit tad aizbrauc. Nu, pat ne šeit, tagad jau ar vien biežāk. Viņi vada tādu Kārli, Flying Kārlis. Viņš īstenībā pasaulē ir pilots un instruktors. Viņi tagad kopā vada tādas kā drošās lidošanas kursus. Ja zinu, varbūt drošās vadīšanas kursus, tad viņi drošās lidošanas kursus vada. Super. Tā kā viņš aizbrauc, es aizbraucu, mēs ar ģimeni šādi tādā arī aizbraucam. Nu, mēs uz mēnesi parasti cenšamies gadā aizbraukt roadtripā. Pagājušajā gadā mēs bijām Horvātijā, bet mēs secinājām, ka mēs turpmāk lidosim no lidmašīnu. Tomēr tā laika ir tik maz, ka gribās tomēr jau uzreiz desantā nonākt tur, kur gribās. Īsāk sakot, mēs braucam, bet manuprāt nepietiekoši, bet ņemot vērā to, ka man vispār nekad nepietiek ceļojumu. Man ir tā, ka es visu laiku visur gribu būt vienlaicīgi, un ja man pajautā, kura man mīļākā vieta, es nezinu nekad atbildēt, kura tad ir tā mīļākā vieta. Man nav nejausmas šeit un tagad. Es to pajautāšu savādāk, es tev pārtrauks, bet šeit es vienmēr mēģinu. Šis ir veids, kā atrast to mīļāko vietu. Iedomājies kādu vietu vai sajūtu, kurā tu esi bijusi viena pati. Tagad iedomājies to vietu, kuru tu gribētu piedzīvot ar ģimeni kopā. Padalīties. Viņi tur nav bijuši, bet tu esi. Un tā sajūtas, kas tev tur ir bijuši, kurā veidā tu gribētu dalīties ar viņiem. Jā, ir viena vieta. Redzi? Tad viena vieta ir Nepālā. Mums, kad mēs nokāpuši jau parasti no tās Annapurnas Torungla pasas, mēs braucam vienu dienu busiņā līdz Pokharai un vēl pavadam tur dienu, un pēc tam no Pokharas mēs braucam uz Katmandu. Un pa ceļam, lai mums nav tas ceļš tik garlaicīgs, mēs viņu rītīgi izdēļojam ar raftingu. Kalnupas raftings. Un es zinu, ka maniem sīčiem tā patīk ūdens un viss tās ūdens nodarbas. Un tur ir tik superīgi instruktori. Vienkārši sēdi, piemēram, uz tā sava rafta, tu viņš saka forward, tu tur moči uz priekšu, centies izdarīt visu pēc iespējas labāk. Tu viņš paļem tevi vienkārši iemet iekšā upē. Un tu pludo līdzi, juhu! Tāpēc, ka tā upe ir samērā droša. Teiksim, viņa ir forša droša upe. Bet, viņa ir strauja un tāpatās tu peldi un pludo un pēc tam centies tikt iekšā pakaļ tajā laivā. Es to pašu gribētu ar savu vecāko dēlu izdarīt. Viņš tur vienkārši iemest savu ģimeni ūdenī. Tāds tev ir tas mērķis. Jā, es zinu, ka viņam šausmīgi paskatos, jā. Labi, šito es mums podkāstu nedod viņiem klausīties pēc tam. Pārsteigums. Lai viņam būtu pārsteigums. Nē, viņam visu šito tā mamma viņas nesaudzēja. Crazy mama. Klausies. Bet kur tev tas viss ir sācies? Tev kaut kāda aizsakņuma, bērnībā, kur tu uzaugi un kāpēc tev pilīda, kāpēc šī tāda piedzīvība? Kas tas bija? Kur tu uzaugi un kas sakņojās? Tas sakņojās tajā, kad mans vecmāmiņa un vectētiņš laikam, es tā domāju, ka viņi strādāja uz Transsibīrijas maģistrāles. Un brauca līdz pat Mongolijai, ja nemaldos, ar vilcieniem, un viņi tur bija viesmīļi. Super. Jā, viņi bija viesmīļi, un tad viņi uz mēnesi pazuda, un pēc tam uzradās. Man tas likās ok, tā es augu. Mēs visi, protams, dzīvojam saimā, un tad tur man māma teica, bija vecāki es. Kaut kādā mirklī tas viss apstājās, tāpēc, ka, Padomju Savienība sabruka un tam līdzīgi. Viņi tā kā
nobāzējās, viņiem bija savs biznes, un tad viņi pēkšņi vairs neceļoja. Man savukārt bija tā, ka man likās baigi forši. Nu, vecais tās, kad stāstīja, kā viņiem tur gāja, ko tik viņi nesatika, un tā. Bet tev arī sanāca kādreiz izbraukt līdzi? Nē, kā es esmu 1989. gada. Jā. Un viņi, principā, tad, kad es dzimu, tad viņi arī pārstāja to darīt. Un tad viņi sāka vienkārši tirgot dārziņus. Principā, ko tajā laikā varēja darīt? Tad pēc tam atvēra pārtikas veikalu un tā, bet tie stāsti, ko vecais tēvs stāstīja, tas, principā, laikam no viņa tad man arī sākās tā aizdoma, ka man varētu patikt ceļot. Bet, nezinu, 90. gados kaut kā nebija izplatīta tā ceļošana, 2000. gadu sākumā arī nē, bet tad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un bija tāda programma jauna darbībā. Un tik varēja plosīties, jo varēja braukt uz jauniešu apmaiņām bez maksas. Vai ne? Un tad es vienkārši visu kaut kur izbraukājos, man liekas. Kas tev bija pirmā pieredze? Pirmā pieredze bija Prāga, Čehija, 16 gadu vecumā. Aizbraucu prom. Aizbraucu prom ar jauniešiem, mana vecuma. Tur bija poļi, tur bija itāļi, tur bija spāņi un tā līdzīgi. Tur bija tusiņš vienkārši ar jauniešiem, kuri principā arī tāpatās kā mēs pirmo reizi satiekās ar jauniešiem, kas, un runājam, protams, visi angļu valodā. Paldies vecākiem un skolām, kas iemācīja šo te foršo burvīgo valodu, kas atver pasauli. Principā, jā, mēs tur vienkārši notusējām forši. Un tas nav tā, ka mēs apskatījām baigi daudz Čehiju. Tas nebija par Čehiju. Tas bija par tiem jauniešiem. Tas bija par citu kultūru iepazīšanu, par to, kā mēs tiekam audzināti, kā jūs tiekat audzināti, kur tu studēsi, kādi ir tavi sapņi, kādi ir tavi plāni, par ko tu gribi izaugt, kad tu būsi liels, hei, uzspēlējam futeni, uzspēlējam volīti, un tas bija tāds, onkulis vēl ielika koferī Jack Daniel 202. Jā. Īsāk sakot, tas visi tā pieredze, tas bija rītīgi forši, un tad, jā, toreiz mēs rītīgi labi nobalējām. Un tad mēs, mūsu NVO organizācija saprata, ka, hei, mēs taču varam taisīt vēl Latvijā šādus pasākumus. Latvijā mēs uztaisījām vēl 3 pasākumus, un tad iedomājies 18-17 gadīgiem jauniešiem uztas 30,000 eiro Eiropas Savienība. Ok, labi, uztaisījām jauniešu apmaiņu par kaut ko saistībā ar vidi. Atkal, no vides tur bija ļoti maz. Par vidi mēs te varbūt stundiņu parunājām, bet visu pārējo laiku mēs novazājāmies pa mežiem, lasījām ērtis no sērijas, pēc tam mācāmies no otru. Respektīvi izbaudījām to dabu. Tu jau dabā nedomā, par ko konkrēti. Tu vienkārši esi. Tu skaties zaļš, gaisma, skaisti puķis, cilvēki, kaut kādas lietas. Tev pat konkrēti atmiņa nav no tā pasākuma, bet tu atceries, kā tu jūties tajā pasākumā. Un tu zini, ka tad, kad tu aizceļo kaut kur, cilvēki ir atvērtāki, viņi ir pozitīvāki, viņi ir tādi kā careless, zini kā, bez tāda dzīves sloga vai kaut kādiem pienākumiem. Un tad viņi atverās, un tad viņi tik labastīgi ir, un tad tu visu laiku vēlēs to feelingu. Tu visu laiku gribi to sajūtu atkal un atkal. No tā brīža es arī tā kā sapratu, ka tas lielais recharge, tas lielais restarts manai dzīvē ir kaut kur aizbraukt, salādēties tās emocijas, un pēc tam es varu viņus atkal tā kā saulīt uz visām pusēm spīdināt. Bet man kaut kur jādabon tas feelings, tā brīvības sajūta. Super. Bet redz, tu jau arī, tagad tu diezgan daudz vazājies apkārt, braukā pa pasauli vadi grupas, bet saprotu, ka Latvijā jau arī diezgan daudz un aktīvi nodarbojas ar kaut kādiem tiešām tiem pašiem mežiem un aktivitātēm. Tā man liekas, gan purvu bridējiem, vai ne? Daries, un bija tas otrs projekts Power Up Girls, jā? Power Up Girls, jā. Power Up Girls, jā. Tas ir par to uzlādēšanos. Tas ir par to uzlādēšanos, ka tu dodies mežā, mēs sieviešu cilts, ziemā 3 reizes mēnesī satikāmies, un es domāju, nākamā ziemā mēs atkal taisīsim. Mēs nakšņojam hamakos ziemā -10, -5 grādos.
Mēs Super. attiekamies, mēs ejam pārgājienā, tad mēs kurinam uģeņu, tad ēdam zupu vai pļāpājam par mums saistošām tēmām. Kaut kādus jautājumus vienotrai uzdodam, nonakšņojam, vai kā kurai sanāk. Tas nav par gulēšanu, bet par vispār izturēšanu ārā. Par pieredzi, vai ne? Pieredzi. Nākamajā dienā nav tā, ka mēs braucam uzreiz projām. Mēs vēl noejam kaut kāds 20 km, un tikai tad tas pasākums beidzās. Jo nogulēt un aizbraukt arī nav tas. Ir vēl ja tev kaut kas vēl pēc tam jāizdara, tas ir tas, kas rāda tādu tirpoņu, ko es to varēšu, kā es jutīšos un tā. Un beigās man liekas, ka tas galvenais iegums no tā pasākuma ir tāds, ka tieši tā, ka tu izdari lietas, kuras nav baigi komfortablas, un tu joprojām to vari izbaudīt. Tātad mēs spējam kontrolēt savas emocijas un uzlādēties no lietām, kas var arī būt grūtas. No tā, ka mēs kaut kādas lietas pārvaram, izdaram, mēs sajūtamies spēcīgāki. Un īstenībā tā jau ir tā jauda, ko mēs meklējam. Tā kā tas vārds bija? Justifications. Tā kā, ka mēs paši sev pierādam, un no tā mums rodas vairāk spēka, ka mēs zinām, ka mēs to varam. Un tad visu laiku tāds, visu laiku non-stop tāda attīstība. Jo tu pamēģini kaut ko vienu, ko tu nezini, vai tu vari, vai tu nevari. Ok, šitais ček, es šito varu. Kas ir nākamā lieta, ko es varu? Un tādu pamazām maziem solīšiem dodies priekš pretī tai outdoor pasaulē. Ja tu vari outdoorā smaidīt. Tā ir mirklī, ka tev sejā vējš un zobos lietas līst. Un tev vienalga, vajag forši. Tad ofisā tev, tā kā viss chill, viss labi. Ko mēs varam šajā jautājumā izdarīt? Kā mēs varam šo problēmu atrisināt? Nevis tur, kāpēc mēs tur izdarījām to kļūdu? Kā tā kaut ko tur aprunāt, izrunāt. Nē, tu fokusējies uz svarīgāko. Un outdoors, man liekas, māca baigi vienkāršo pasauli tavu, un tu skaties uz to būtisko. Iemācies skatīties uz būtisko un fokusēties uz to savu mērķi. Un tāpat laikā apzinoties to, ka tavs mērķis var arī nepiepildīties, un tas ir ok. Un tā ir dzīve. Jā. Nē, šito tu ļoti labi tā noraksturēji. Tas ir pilnīgi, tur nevar nepiekrist vienam punktam. Tas jau ir tas, bet ļoti daudziem cilvēkiem tomēr šī pasaule outdoors ir vienīgā vieta, kur viņu saskarās, ir rudenī ejot sēņot. Tas ir viss, vai ne? Tas ir ok, katram savs ceļš ejums. Nē, tieši tā, bet redzi, iedot šo te mazo iespēju nolikt savas augstspējas kurpes maliņā, ieiet mežā, ierociņas turoties, drošībā, tev pastāst parādu, rekur, baudi, izbaudi, iemācies jaunas skills un iespējas, un man liekas fantastisks pieredze, ka tas ir tik skaisti. Mūsu mērķis ir nevis, ka mēs tā kā no mums atkarīgi tie cilvēki ir, bet tieši otrādi parādīt, hei, tu vari, reku, tu atbrauc, labi, tu atbrauc ar mani šoreiz. Tu redzi, ka viss kārtībā. Es par tev neko īsti neesmu. Es tev iedevis hamuku un saorganizējis to zupu un izdomājis maršrutu. Bet to visu tu pats arī vari izdarīt mierīgi. Un tas mans tāds mērķis, kāpēc es vispār kaut ko tādu daru, vienīgais mērķis, jo tā jau man pašai patīk staigāt. Kāpēc es ņemu citus līdzi un aicinu, kāpēc tas ir kļūst par manu darbu, tāpēc, ka es uzskatu, ka mēs pēc būtības mūsu gēnos, mēs esam nomadi. Mēs viecēži esam tikai cik tur gadus tūkstoši? 10,000 gadus. Tas visu evolūciju. Mēs esam, mūsu ķermenis ir radījis, lai ietu, lai staigātu, lai kustētos, nevis lai sēdētu krēslā. Un mēs vienkārši esam tik ļoti pieraduši dažreiz pie tā, vai arī uzauguši ar to, ka jāsēž krēslā. Tas liekas tik ļoti pašsaprotami, bet tā tas nav. Mūsu ķermenis ir radījis, lai kustētos sirds, visa veselības zinātne par to runā. Jo vairāk mēs kustamies, jo laimīgāk mēs kļūstam. Un kaut kāda iemesla dēļ Latvijā kaut kā šī ziņa, viņa nenonāk cilvēkiem līdz kaulam. Es vienkārši, ja tam mēs runājam par kaut kādām veselības problēmām, par kurām droši vien medijos ļoti daudz jau mēģina runāt, bet kaut kā tas neaiziet līdz kaulam.
Iespējams, tāpēc, ka tiek uztverts, ka tā fiziskā aktivitāte ir mehāniska lieta, ka tev jācilā tas bicīts un tā, pilnīgi bez emocijām. Bet, ja tu dodies dabā, tam pilnīgi citu pievienotā vērtība, un tur ir tas tava, kā lai pasaka, tur izpaužās tava nomada būtība. Viņa tā kā pamostās. Un viss, un tu esi pazudis. Zini kā, es tev šitam gan pavadošu. Man liekas, ka Latvijā tomēr cilvēki ir pamodušies un tomēr iet dabā diezgan daudz un vairāk. Te ir vairāk, es teikšu, paudžu jautājums. Jo te iepriekšējā paudzē varbūt bija mazāk iespējas to darīt. Mēs aizējām uz Latvijas mežu, bet cik daudz un ko tālāk. Tagad mums ir iespēja aizbraukt gan uz Nepālu, gan uz Peru, gan vēl daudz kur citur. Un paklaiņot gan pa kalniem, ko latviešiem pēkšņi ārkārtīgi patīk kalni, tomēr visiem tas gan paskaties. Hikingot un trekot kaut kur apkārt Rīķī vai nav, kur darīt tiešām trakas lietas. Tagad Latvijā pat ir Santiago ceļš. Gribu noiet to. Tā kā es domāju, ka tā kultūra mainās. Viņa mainās, un es domāju, ka tas ir laika jautājums, kad arī tas sasniegs pilnīgi varbūt visu sabiedrības vecuma grupas un dažādus burbuļus. Un es arī visu laiku esmu pārliecināta bijusi, ka tā tieši šajā pārliecībā dzīvojusi, kad cilvēkiem pietiek fizisko aktivitāšu. Pirms es sāku to mācīties tajā jomā. Un tad tā statistika mani vienkārši pārsteidza. Tad daži fakti vienkārši veselīgi nodzīvotie gadi. Latvijā vidējais vecums 53 gadi. Jā. Jā, cik ir dzīvošanas ilgums? Bišķi virs 70. Tātad 20 gadus mēs dzīvojam ar kaut kādām veselības problēmām. Kāpēc? Tas iemesls ir fizisko aktivitāšu nepietiekamība. Nevis tur uzturs. Latvijā uzturs ir arī, mums ir pieejama veselības pārtika, mums ir pieejama. Mums ir 40 darba stundas, mums ir atvaļinājumi, mums ir veselības nodrošinājums. Lai vai kāds, bet 20 gadus mēs mokamies ar kādām veselības problēmām tāpatās. Tas ir viens. Un tad atkal pēc pasaules veselības organizācijai, tur viņiem arī ir, viņi skaita, cik tad ilgi tev vajag būt aktīvam nedēļas ietvaros, lai skaitītos, ka tu samazini tos veselības riskus. Un Latvijā, es tagad nepateikšu konkrēti skaitli, bet man liekas, ka tas bija kaut kādi 10-20%. Mēs vispār iekļaujamies tajās normās. Tā kā jā, manā burbulī visi sporto. Man apkārt cilvēki, es dzīvoju Baldonē, mums ir mežs, mēs staigājam, mēs braucam ar rīčkiem, mēs ļoti daudzi kaimiņi brauc uz kalniem. Manā sociālo tīklu burbulī arī visu laiku ziņas, ka kāds kaut kur ir aizbraucis. Bet ja mēs paskatāmies sabiedrību kopumā, tad Latvija ir vienā no pēdējām vietām. Jā, tā kā... Šitas skumīgi, kaut kas ir jāmaina. Mēs jau kaut kādā ziņā esam, vai ne? Jā, bet mēs esam tie, kas var iedot šo stimulu cilvēkiem darīt kaut ko vairāk. Tieši tā. Tomēr mēs jau tur esam iekšā, tas nozīmē mūsu aizrocības, viņi jāpaņem, jāizved, dari šitā. Un ja tu viņus var iedvesmot, vienu cilvēku, otru, trešo, tas jau tā lēnām arī mainīs to kultūru vidi un šo te, tāpēc man liekas tik skaisti, ka tu to jau dari. Man ir draudzene tā kaučoja, un tas šitais nav čau zālīta, Inga. Viņa man pastāstīja tādu savu pieredzi. Kā to vispār izdarīt, kā tu vari dabūt to cilvēku aktīvi. Uzdāvini viņam pulsometru. Tas taču ir jauns tāds gadžets. Man taču, viņš tur skaitīs soļus. Un tur vairāk soļus. Šodien 5000, tad jau 10 000. Tā kā kaut kas, ar ko tu vari izmērīt. Bērniem. Dāviniet kaut kādus, nevis, Lego ir forši un tam līdzīgi, bet, varbūt vairāk ekipējumu, kaut kādas ķiveres, kaut kādus skateboardus, kaut kādus rollerus. Tas nekas, ka bērnam jau ir slīdes, nopērts jaunas. Tā kā investēt naudu kaut kādās lietās, kur viņi aktīvi var kustēties. Un arī, piemēram, to Nintendo vai Xbox, tad tādu, kur viņš stāv un kaut ko tur darās, jādejo, jākustās, nevis tur ar joystiku saliektu galvu. Tā kā ir kaut kādas tādas features, ko mēs varam ikdienā, un tajā mirklī, kad cilvēks ikdienā jūtās forši, viņam arī gribās ceļot vairāk. Bet ja cilvēks ikdienā jūtās varbūt, jau tā ikdiena ir
varbūt kaut kas spiež prandā, vēl kaut kas, kāda viņa ceļošana. Ne? Nu, tā kā, jo, ja cilvēki jūtās labi savā ķermenī, viņiem pasaule ir vaļā. Tas ir, man liekas, pamats. Jā, un zini kā, atkal, tu darbā tur stresīts vai pārējais, viss kaut kas uz sprandās tieši kā tu saki. Tu vari vienkārši apsēsties uz dīvānu, ieslēgt panorāmu un sēdēt un skatīties un cepties par to, cik viss sūdīgi ir. Vai arī tu vienkārši aizēj līdz jūrai un pastaigājies. Jā, un tā jau arī un tas ir daudz veselīgāk. Daudz izveidināt galvu un visu, vai ne? Tas jau ir tas ir tikai pamatiņš. Un tādi, jā, tu sastrādā kaut kādu naudiņu, nopērci biļeti līdz, nezinu, Šrilankai vai kaut kur, nu tā, nu ik pa laikam. Ja tas ceļošana, es saku, viņi ir tā kā apēt tevi beigās. Viņi paņem no tevis, ja tu tiešām nododies tam tā lietai, viņi kļūst par tādu kā arī atkarību. Un tam ir tāds... Tā gan. Vai ne? Nu tā kā... Rekur ir stāsts. Vienkārši vienu atkarību cilvēkam Latvijā vajag iemainīt pret citu atkarību. Jā. Vai ne? Nomainam šo sliktu atkarību pret kaut ko pozitīvu un foršu braucot ceļojumā. Tieši tā. Jo, zini, kā savādāks ir cilvēkiem tā savu komforta zona, kur viņi ir labi, ir forši, ir ērti un tie jau necepies. Mēs nevaram domāt par to, kas mums būs pēc tiem 70 gadiem, pēc 50, 40, 30 gadiem vienalga, kas tas ir kaut kad nākot, tas nav tagad. Tāpēc man tas uztrauks tad, kad es tur būšu. Bet ir tā domāšana, tad viņš jāapmaina, vai nekad, jādomā par to, kā tālāk, ko darīt. Tā ir tā plānošana, vai ne? Komfortiņā sēdēt ir ērti un forši. Un labi. Nu šeit un tagad es pieņemu to, kā ir, un es skatos, ko es varu darīt, lai tajā rītdienā man kas ir tie mazie ieradumi, kas man summēsies pozitīvismā, kas summēsies kaut kādā labā lietā. Man un citiem cilvēkiem. Droši vien. No tā. Viennozīmīgi. Tā kā, jā, ir klausies, bet kur tev... Ja? Es tev gribu pajautāt arī par tavu komforta zonu. Nu, redz, labi saprot, tev ir tas komforts, tad sēdēt mežā, ziemā vai kaut kur ir tas, teiksim, no tā cilvēka viedokļa, ko mēs arī apspriedām, tie, kas varbūt nav fiziski aktīvi un kaut ko dara, tiem ir savs tas burbulīts. Tas noteikti nebūtu tavs, bet kurā burbulī tu justos ērti un kurā nē? Es domāju, ka tā dzīves jau tev arī mainījušās un pārgājušās no vienu uz citu pārgājušas. Nu, es, piemēram, noteikti neesmu skrējēja. Es arī nocīnījos pat ar muguras problēmām, tā kā es skriet tikai tagad sāku. Es, piemēram, ja es nonāku ultramaratonista kompānijā, tad es viņiem saku, jūs mākat iet tā lēni? Vai arī jūs varat skriet, es pati atnākšu, viss kārtībā, nu tā. Jā. Tā kā noteikti un arī tās zināšanas, kuras es tagad fitnesā esmu iegūsi, ko mēs nodaram sev, ja mēs sevi pārslogojam, man tas arī nenāk par labu. Tas ir, respektīvi, dažreiz, kad tu zini, ka tas kaut kas ir slikts, tas tev arī, izved ārā no diskomfortā. Tā kā man patīk arī atrasties tajā veselības range'ā, tā kā tajā robežiņā, kur tā šitais paliek interesanti, un tas vairs nav, nav forši. Tā kā tajā pa vidu. Un katram cilvēkam tas noteikti ir atkarīgs no zināšanu apjomu, vai tu zini, ka tas ir vispār labi, vai tas ir, kā tas tev ietekmē no zināšanām, no iepriekšējās pieredzes. Un man patīk laikam atrasties, man patīk dabā, pie nosacījuma, ka man ir atbilstoši ekipējums. Plika, tu zini šo seriālu, kaut kādu Netflixā bija Naked and Afraid vai kaut kas tāds. Tas nav, neliekas. Bija tāds viens seriāls, kur iedzena plikus cilvēkus džungļos un dzīvojiet tur kaut kādu nedēļu vai cik, tad visi skatās, kā viņi mokās. Tā paša nebūtu mana komforta zona. Tā ir ņirgāšanās. Tā ir ņirgāšanās, jā, būtībā. Bet, respektīvi, dabā ir forši visiem, ja tev ir ekipējums, ja tu esi trenējies, tu esi izgulējis, paēdis. Tas ir viss Maslow piramīdas apakšiņa tev ir, tā kā drošība un tā. Visi, kāpēc, lai tu neizbaudītu? Jā, dažreiz ir augsti, jā, dažreiz ir par ilgu, piemēram, kaut kāds pārgājiens par grūtu vai kas, bet tad tas sākās tavs personiskās izaugsmes treniņš, kā tu tiec galā ar tām grūtībām. Tu zini, ka tas nav tavs komforts, tas nav tā, ka tu tur baigi izbaudi, bet tad ir tev prieciņš, ka tu tiec galā
Nu, tā kā, ka tu esi gana uzkačājies, lai šito izturētu. Nu tā, un tas ir tad uzreiz, Jā. tas ir bišķi citā līmenī, ir. tas vairs nav par komfortu, tas vairāk par tavu pašrealizāciju. Jo skaistākās vietas pasaulē, viņas ir grūti sasniedzamas. Ir jābrauc ilgi ar autobusu, 10 stundas, mierīgi pa sūdīgiem ceļiem. Baudi. Tu gribi tajā kalnā, nu tā kā aiziet uz to pārēju, nu baudi. Nu tā, iemācība tur jau tā lieta. liecīgu tajā. Jā, dēļ tām pieredzēm un šī te skaistuma un kaut kas jāupurē, kaut kāds savs komforta līmenis ir jāupurē, un varbūt tās tiešām nogurums vai negulēts naktis vai vēl nezinu kas, bet tā ir tā pieredze pilnīgi savādākā līmenī. Jā, mans komforta zona laikam ir tāda, ka tu nemirsti. Kā tu jūti, ka tu šitājā stāvoklī tu vari 10 stundas. Tu vienkārši zini, ka tev nekas pirksti nenokritīs, seja neatcels, tur mati redi nenokritīs, viss kārtībā. Mierīgi var nepaēst 5-6 stundas, var vējā lietu, var visu kaut ko. Galvenais, lai tas nedara pāri tā kā ķermenim, tīri mehāniski nenotiek bojājumi. Viss pārējais, liekas, pupumizs. Tiešām. Jā, paklausies, kāds ir tevs trakākais izaicinājums par bijis tāds? Arī, es runāju par šo te komforta zonu, kur tu tiešām arī, tā kā līdz maksimumam es gājusi. Grūtākais, kas tev? Grūtākais, kas man ir bijis, es neesmu baigais atlēts, to uzreiz pasaku, bet es sevi esmu izaicinājusi pavisam mazā pārgājienā, domāju, aiziešu atslodzes dienā, atros. Tu tā čiliņā atbrauc pēcpusdienā jau. Kad tur 2 stundās jau paspēšu līdz pēdējiem pacēlājiem. Nonāku lejā, uzkāpu augšā, pa korīti, un tad redzu tāds kalniņš. Tāds maziņš, 100 metri jāuzkāp varbūt kaut kādi. Un tad redzu sievieti lido lejā. Viņa slīd pa sniegu. Viņa apstājās, ko tur noskurinās. Un tad viņi kaut kur aiziet, pazūd, nezinu, kur, jo es tā kā tajā meklēju, es vairs nespēju uz viņu nokoncentrēties, jo es redzēju, ka viņa aiziet, viņai viss kārtībā, tur vēl bija cilvēki un tā. Un es zinu, ka man tur točni jāiet, man nav variantu, man ir jāuzkāp tajā kalnā. Es tur pasēdēju 15 minūtes, pabaidījos un uzkāpu. Jā, tur bija tā, ka ļoti stāvs, un man nebija ledus cirtņi, protams, man bija kaut kādas nūjas un dzeltnīši mazie. Un pat diezgan stāvu, vienkārši vajadzēja pa sniegu uzkāpt. Tā, un tajā meklēs... Jā. Kad tas bija? Tas bija pirms bērniem, vai tev jau bija bērni? Jā, jau bērni. Un es vienkārši, tas arī īstenībā nepalīdz. Tas, ka tev ir bērni, tu zini, ka tev pie viņiem jāatgriežās, un tev nav variantu. Lūk, un ko es izdarīju? Es 15 minūtes patrīcēju. Tiešām, tā kā viss tas adrenalīns, viņš izdalās ar baili un tā. Tad tu vienkārši saproti, ka pagaidi. Tā, tagad man jāsagaida, kamēr es atgriežos pati pie sevis. Tu esi šeit viena. Kas ir telefona? Internets nav. Nevienam ziņu aizsūtīt neko nevar. Labi, beidz trīcēt. Tā, kāds man ir plāns? Dušu rokas iekšā sniegā un pasolītim. Koncentrēties uz to, kas jādara, nevis uz to, kas var notikt. Tieši tā. Tā, un novērtēt, tu taču esi stipra, tu taču esi kāpusi klintīs, tu taču šitais ir viegli. Un tad lēnu garu uzkāp. Tā, un tad, protams, negribās vairs tādā situācijā nokļūt. Mācība nebraukt uz kalniem nekādu pēcpusdienā, kad ir tumšs paliek. Respektīvi, lai to vienmēr ir laika rezerve. Viss. Tagad tas ir mans princips, lai vai kā, vienmēr jābūt laika rezervei. Tā, bet, tas ir kalnos. Parasti jau es jau trekoju, pa takām. Šitais jau bija vairāk jau tāds... Viņš ekstrēmāk, jā? Viņš tāds, kur varētu ielīst mājā, tapos. Un tāds, jā. Klausies, pirms sarunas, tu man tad... Stabilām takām mamutu. Jā, nē. Pirms sarunas mēs te runājām, tu pieminēji, ka tūlīt tu laidīsi atpakaļ uz Tatriem. Jā, tas ir mans playgrounds. Jā, tas ir atkal kaut kur pa to pašu taku tu iesi, tagad tā kā... Es skatīšos, kur es to ieliku. Nē, tas ir tas man, tajā mirklī, tas, ko es tev stāstīju,
tas bija tāda spēle ar sevi. Vai ego, tur vēl kaut kādas lietas, vai tu proti pagriezties apakaļ, vai tu tomēr māki izvērtēt drošību un tā. Tas ir mans playgrounds, jā, jo tā ir vieta, kur es mācos pati kontrolēt sevi, savas emocijas un saprast savas robežas, kur man ir ok un kur man nav ok. Jā, man tur plānā ir iziet 30 km, 2,8 km pacēlam augšā lejā. Okay. Un veselu dienas laikā. Tas priekš manis ir daudz. Es gribu saprast, kā es nākamajā dienā jūtos. Es esmu trenējusies, esmu vingrojusi, visu kaut ko darījusi. Tas ir mans tāds tā kā milestones. Saprast, vai es to varu. Pēc tam, droši vien, ja es šito varēšu, es varēšu jau domāt par Mont Blanc vai kaut kādām virsotnēm jau, pāriet jau alpīnismā. Bet tas tā ļoti lēni attīstos. Es neesmu cilvēks, kurš uzreiz lec iekšā kaut kādos nezināmajos. Man patīk izpētīt, kā bija šitais. Un man pacietība, es esmu jauna, man ir pacietības diezgan. Es zinu, ka man ir iespējas arī būs daudz. Un tā lēnu gar attīstoties, es zinu to, ka var arī tā vairāk sasniegt. Manā kā sievietes tajā kondīcijā. Jo es esmu, saku, mamma, 2 bērniem, un ir diezgan daudz pienākumu ikdienas. Tas temps arī nosakās pēc tā, kāda ir tev ikdienas citi darbiņi, kas tev jādara. Tev jāsēž pie datora, tev ir bērniņi un tam līdzīgi, bet tu gribi uzkāpt, nezinu, brotpīkā. Tu uzkāpsi, vienkārši uzliec savu termiņu, legit termiņu, kurā tu to vari, 10 gados, piemēram. Tad noteikti es uzkāpšu brotpīkā. Pēc tiem 10 gadiem, 15. Noteikti bērni jau būs lieli, es būšu sakačājusies, varēšu jau pa ceļam man tur jānoskrien maratons, jāizdara kaut kādas lietas, kuras zinu, kas ir jāvar, lai tu varētu uzkāpt kādā kalnā. Ir noteikti fiziskās sagatavotības parametri, ko tu vari tur pievilkties, tur noskriet, cik ilgi, tur bez gaisa, tā kā aizturēt elpu, vēl kaut kādas lietas. Jā, kāpēc nē? Vienkārši uzliek savu atbilstošu termiņu, tu to sasniegsi. Ideāli. Zini, ka es tev klausos tev atbildes, un tu man atbildēji uz vairākiem jautājumiem uzreiz, ko es tev gribēju prasīt. Un tik forši un tik saprotami, es tev saprotu. Jā, vai ne? Par to, ka, redzi, daudz jau vienkārši skrien ar galvu pa kaklu iekšā un metās kaut kādas piedzīvojumus. Tur viss tagad, kā mēs pirms tam runājam, visi latvieši beigi hikingotāji, bet nekādas pieredzes, bet tikai skries un kāps kaut kur. Bet forši sastrukturēt. Vai pa solīti, paskatāmies, kas. Un tu zini, tas jautājums, man tev ir viens, ko es tev gribu uzdot par to, ka tu vādā grupas, bet uzlādēt, es zinu pēc savas pieredzes, cik man ir svarīgi sajust savu piedzīvumu, tas savas emocijas un atrast to saikni ar sevi, kas man piepilda. Tas jau ir iemesls, kāpēc tu to dari, vai ne? Tieši tā. Viens ir grupas, bet man jau viņām ir jādod. Viņi jau, cik kā viņi domā, ka, es to mīmīli par to, kā citi cilvēki redz grupu vadītājs, ne? Un visi domā, ka mums tur baigais tusiņš ir. Patiesībā tas jau ir darbs. Mēs vēl dalāmies tām emocijām, tā pieredzi un viss, bet kaut kur jau tas viss jāuzlādē. Un pēc ir forši, kur es redzu tevi, kad tu aizēji tajā mežā, dabā, uzkāp kalnā, mājās. Un tev tieši tāda pats situācija, ka man arī 2 meitas mājās ir, kuras arī visu laiku mājās ikdienā darbi, skrejieni, rutīnas kaut kāds, un es aizbrauc kaut kādā savā tur meditācijā, kalnos un mežā džungļos, vai kaut kur uzlādējot sajūtu to visu. Tas ir tik svarīgi. Tas ir svarīgi, tāpēc arī es braucu uz tiem vienītīgi uzbraucu, jo es esmu diezgan nestandarta grupu vadītāja, es esmu diezgan emocionāla, un es saku, man nav tas davai močījumi par katru cenu. Tās 2 lietas, es mēģinu vienmēr skatīties, kāda ir grupa, un es spoguļoju grupu. Nav tā, ka es mākslīgi tagad. Tāpat es uzskatu, ka, ja cilvēks ir paņēmis somu, viņam viņa jāiznes. Jo, ja, teiksim, būs, džeks, viņš noteikti paņemtu tos, redzētu, ka tam otram ir grūti, un viņš to somu paņemtu, tas otrs cilvēks neko neiemācītos. Outdoors jau nav, tā kā mēs piedzīvojam braucienu un klasiskais turisms, tās ir 2 dažādas lietas. Pilnīgi 2 dažādas atšķirīgas lietas. Ja tu brauc pārgājienos, gulēt teltī,
Tātad, gulēt teltī, ēst ēdienu, kāds, viņš tur kalnos ir. Un tam līdzīgi tas ir viens mērķis, un, teiksim, piedzīvojumi braucieni, tur, nezinu, sauļoties, peldēt okeānā, tur, nezinu, garšīgi paēst, baudīt vīnus, meklēt garšīgākās kafijas. Tas ir pilnīgi cits brauciens. Un vadu es abus. Jā, bet tas, ko es gribu pateikt, tas šo, kad, abi divi, viņi ir izaicinoši braucieni, teiksim, tur, kur tev ir fanu brauciens, tad tev, principā, visu laiku visu laiku tev ir tik labi, ka tev paliek depresija no tā, kurā brīdī tu vari atslābēt. Jo vienkārši ir reāli krūpa, un tu domā, šajā mirklī man ir tik labi, kas dzīvē vēl var būt labāks? Un tad tu pēc tam esi noguris no tā, cik tev bija krūti. Savukārt, outdoor braucieni, viņi ir fiziski demanding, tādi, viņi paņem, jo tev pašam ir sevi jāizvelk līdz tam kalnam. Un pēc tam tu zini, ka tev jāpaliek tai spēka rezervē, lai paskatītos, vai visiem viss ir labi, un novērtēt, vai tas cilvēks pats tiks galā ar sevi, vai viņam jāpieiet klāt un jāpajautā, vai tev kaut ko vajag palīdzēt. Un beigās, pēc tam, jo tie braucieni mums ir 2 nedēļas, tu esi iztukšos. Un kā es tad, ko es daru? Es guļu. Šoreiz es gulēju 14 stundas, 10 un 10. Un tad 4 dienās es izgulēju jetlagu un tā. Tā kā viss kārtībā. Tad es eju vingrot. Man, principā, arī tas grūtākais, kas man ir, un kas man pietrūks visvairāk ceļojumos, ir iespēja vienkārši aiziet pavingrot. 40 minūtes, zināt, ka tu vari aiziet un vienkārši izdarīt to savu rutīnu. Jo tas it kā liekas, ka tu atdodi enerģiju, bet īstenībā tu ļoti uzlādējies. Tev, no vingrošanas, meditācijas, tu ļoti Tā kā tas ir otra lieta. Trešā lieta droši vien ir mana ģimene, kas mani pieņem, kāda es esmu. Tā kā tas ir nereāli krūti, ka tu vari būt Tas atbalsts no ģimenes cik svarīgs. Pilnīgi jebkāds. Tu vari būt kautrīgs, tu vari būt nedrošs, tu drīkst būt bailes būt, tu drīksti būt pļāpīgs, tu drīksti būt kluss, tu vari būt visāds. Un tā vide, draugu vide, viņa rīktīgi uzlādē. Tā kā tas atbalsta mehānisms, kas tev ir mājās, viņš ir patiesībā tas, kas tev arī uzlādē visvairāk. Tas nav kaut kāds, nezinu, spā vai īstenībā tie solo ceļojumi, uz kuriem es dodos, viņi jau arī kaut kādā veidā uzlādē, viņi tā kā izlādē, jo tu dodies, lai mācītos, lai augtu. Kāpēc es dodos šiem, teiksim, kalnos vieni pati pastaigāties, ir, lai mācītos. Jā. Un tad es saku, tas, kas palīdz, ir draugi, ģimene un iespēja pagulēt. Neko vairāk nevajag, tiešām. Pēc tam tu esi gatavs lakšīt tālāk. Vai ne? Jā. Tā. Pilnīgi piekrīt, bet redzēju, es domāju par tu grupu ar 5 cilvēkiem, kas ir kopā. Bet kādi ir tie tavi cilvēki, ar ko tev visvairāk patīk ceļot? Jo es saprotu, grupā tomēr, kā baigais randoms ir, un citreiz, es pats zinu pēc savas pieredzes, tāpēc es tev prasu, jo citreiz ir tādi, ka, tur nav uz tā viena viļņa, un tad ir grūti, bet tādi, ideālā variantā, kā, viņi jau dod tev pretī arī kaut kādu enerģiju, un tu kaifi ceļot. Kas ir tas tavējie, ko tev vislielākais kaifs ceļot? Man ļoti, ļoti patīk ceļot ar visādiem pozitīviem jokdariem, kas taisa kaut kāds neloģisks figūras. Vienkārši randomā kaut ko, kas sāk dejot, dziedāt, kas iet ārpus kaut kādiem sabiedrības tādiem rāmjiem, vienkārši sāk runāt ar garām gājēju. Vienkārši apstāt, hello, how are you? Tā kā, ko tu tad dari? Vienkārši dara random lietas, komunicē un ir impulsīvi. Man patīk tādi. Es arī pati, principā, labprāt, kurā brīdī pavelkos līdzi tādām lietām un arī pati iesāku, ja vien es zinu, ka man to akceptēs apkārtējie. Tā kā man šī lieta patīk. Un tā kā tas, liekas, pats svarīgākais. Kad tu vienkārši tur ir acis vaļā un tu tirgus tantiņa, tu jūti, ka viņa labprāt runās ar tevi, tad, ja man blakus ir tāds cilvēks, kurš vai mani atbalstīs, ka es tur komunicēju kaut ko ļerinu ar to, nezinu, kartupeļu pārdevēju,
vai pats iesāk kaut ko tur prasīt, nezinu, vai tev ir bērni, vai ko tu tur darīji, vai tu esi bijis ārpus Kusko, vai tas ir baigi forši. Tā kā tas ir tas, ko es rīktīgi novērtēju. Jā. Es arī, tu tāds esi? Jā, man tagad arī, man pēdējo reizi Gvatemalā, tās džungļos arī bija tāds, kā es saku, vienmēr katrā grupā ir viens klauns vajadzīgs. Un tas tik iedod enerģiju uzreiz tajā visai pasākumā. Man tāds gan bija tagad Gvatemalā, pēdējos pārbraucienos arī Meksikā bija, arī dāmu grupā bija. Tā viena veids uzņēmās šo te āksta lomu, bet pozitīvā ziņā, protams. Riktīgi labi. Un tas uzreiz iedod to fonu, vistai grupai, saliedētību, tāds, tas tiešām ir tik svarīgi. Zin, kā citreiz varbūt tās ir grūtāk kaut kādi momenti, un mums Gvatemalā tomēr par džungļiem jāiet, bet vienalga tas dīvainums viss nāk cauri, viss un ir ņirga un riktīgi labs. Jā, es saprotu. Man tas ir, man tas vienmēr ir tāds svaigums. Tas cilvēks, viņš vienmēr tā kā iedod to svaigumu tai situācijai. Jo, tā kā paklusēt jau vienmēr, tas jau tā kā, jā, tas tā ikdienā. Mēs autobusā braucam, paklusējam, tur nezinu. Tā runājam. To jau vajag visiem vienalga. Bez tā jau nevar. Nē, tas ir klusum mirkļi, jā, bet ja trūkst, ja vispār nekad nav tas svaigumiņš, nekad kaut kas nenotiek, nezinu, piemēram, atnāk grupa pie manis un es vedu viņus purvā. Un, lai taupītu laiku, es eju apakaļgaitā. Viņiem tur stāsta, tur būs svagne, viņi ir tā kā spančs, viņi uzsūdz daudz ūdeni, tāpēc tur ir purvs un tam līdzīgi. Un tad ir sakne, un es nokrītu uz aizmuguri. 5 minūtes es redzu to grupu, es nogāžos lejā. Un, tajā mirklī grupas vadītājs nevar nostāvēt uz kājas vai vēl kaut ko, un tad tur viens... Visi grupa pēkšņi sāk domāt, ka tā visiem ir jādara. Jā, visi sāk normāli zviegt un smieties, es arī smējos, un viss forši, viss forši, es saku, šitā bija iesildīšanās, tur purvā ir tā nestabili, ja, es jums parādīju, kā nokrist, baigi forši, īsāk sakot, šitādas visādas lietas, jā... Man patīk, es nezinu, man patīk, ja cilvēki ir, kā saka, bērni. Jā. Man tagad ir, mēs gatavojam arī, jo rudenī viens brauciens man būs un WhatsApp grupiņa. Mēs neesam vēl tikušies. Tā grupa vienkārši spridzina. Es nezinu, ko no viņiem sagaidīt. Tā, ka tu redzi, ka tā enerģija ir riktīgi jau ir vietā. Viņi ir gatavi doties. Baigi labs. Jā. Tur būs arī. Visu, par ko mēs runājam. Man patīk, jā. Man patīk, bet man ne tikai vien, protams, man patīk arī, ja cilvēks, piemēram, pazīst sevi. Tāpēc es, piemēram, daudz strādāju, lai sevi saprastu, kāpēc es kaut kā reaģēju, kas man tur triggerē, kas man netriggerē un tā. Un es ļoti labi arī protu nodefinēt, kādas ir tās manas sarkanās līnijas, un ja es ar kādu braucu 2 vai 3, man baigi svarīgi, lai cilvēks sevi pazīst un mani informē par kaut kādām lietām. Lai, tā īsi konkrēti un tajā mirklī, ka tas ir aktuāli. Nevis tur pēc 3 nedēļām, tu zini, man tur bija tas. Man ļoti patīk, ka cilvēki, jā, kad, piemēram, es nezinu, es krācu. Pasaka, es krācu, man nepatīk, ka cilvēki krāca man blakus. Tā kā, es tad tālāk celšu telti no tevis. Vai tālāk hamuku no tevis. Kaut kādas tādas lietas, kuras tu zini par sevi. Un man ļoti patīk, ka cilvēki ir šeit un tagad. Tas ir tik grūti. Viņi, skatās, reku zirneklis, rekur tas, nezinu, reku kalns, reku skats, rekur ir šeit un tagad, nevis domā par rītdienas, teiksim, aktivitātēm, bet aktivitātēm, kas bija, pirms kaut kāda laika. Es to ļoti novērtēju, tāpēc, kāpēc es ceļoju? Es ceļoju, lai būtu šeit un tagad, lai atslēgtos no visa. Un lai redzētu tieši to pasauli, kurā es atrodos. Lai pētītu, eksplorētu. Tā uzmanība. Mēs jau zinām, ka mēs nevaram dalīt to uzmanību. Tā baigi, jā. Ir jau forši pafilozofēt un tā, bet es ļoti novērtēju, ka, teiksim, mēs kāpjam un mēs esam uz takas šeit un tagad. Tas ir riktīgi krūti. Tas ir tas feelings, ko vismaz man liekas, ka lielākā daļa ceļotāji cenšas noķert. To mirkļu burvību.
Kā tas ir tas, ko es riktīgi. Viennozīmīgi. Jā. Tā. Man atkal cilvēkiem, es domāju, vēl viena tā svarīgākā lieta ir šī te cieņa par to kultūru, kur mēs braucam. Man tas ir tik svarīgi, lai viņi to saprot un novērtē, lai nenāk ar kaut kādu beigu aroganci, zinu, kaut kādu es te krutēs, es tur šitāds, es tur kāds, ar to pietātu vienkāršību pieņemt to, kā tas ir. Tas kultūras ir tik dažādas, kurās mēs ceļojam, tik dažādas domāšanas, filozofijas, reliģijas, viss. Un vajag ar šo atkal to atvērto sirdi, veseli tajā vidē ienākt iekšā, un ja cilvēks, es redzu, ka viņš var pieiet tirgot tanti, pats parunāties, atrast šo mazo kontaktiņu un meklēt šīs te mazās niansītes, kas viņu piepilda. Tas ir tā, ka es redzu, bērni atklātās ir to, ka tu kā bērni, es skatos mans bērniņš, viņš aiziet, viņš vispār noiet garām vecāks cilvēks. Viņš pajautā man, kāpēc tas cilvēks ir tik vecs? Tāds vienkārši tie kāpēc jautājumi, viņš tajā mirklī nedžadžo, viņš nevērtē. Tā kā, viņš vienkārši skatās lietas, it is what it is. Un tas, laikam, es saku, tas ir tas, kas man patīk, jā. Kad cilvēks ir jogdaris, viņš ļoti vienkārši pieņem situācijas, kādas viņas ir, bet viņš zina savas robežas. Jo kultūras var būt dažādas, viņas var šokēt, viņas var cilvēki arī ārzemēs var rīkoties neētiski vai kaut kādā, teiksim, ne tikai mēs varam būt ētiski vai neētiski, bet arī tajā zemē tu vari novērot ētiskas un neētiskas lietas. Tā pašā tā zemē, piemēram, kurā ļoti daudz lietas vienkārši šokē tevi. Un jā, no vienas puses ir šī tā atvērtā sirds nedžadžošana, no otras puses ir tavas sarkanās līnijas, kuras būtu labi zināt, jo tad mēs varam no tām lietām vienkārši izvairīties un nebūt tur un netrigerēt sevi. Tā. Kaut kā. Jā, klausies, skaisti mēs te runājam, bet stunda ir vienkārši aizlidojusi, tikko paskatījos stundu. Vai es to saku tieši tas pats, man bija tā varētu jau runāt, bet es tomēr pieturēšos pie šeit tie koncepti, kas man 1 stundiņa, kamēr mēs jautājam, vēl nenoslēdzam, vēl parasti noslēdzošie jautājumi, ko es vēl gribētu uzdot, un nedaudz papļāpājam par tiem. Pirmais jautājums man vienmēr ir, ko tu jau principā jau atbildēji, bet tā ātri, vienā teikumā ieskicē. Kas ir tās īpašības, ko tu citos ceļotājos vērtē visvairāk? Īpašības. Atvērtība, pozitīvisms, labestība, vieglums. Bērnišķīgums, man liekas. Jā, man patīk pašai bērnišķīgums, tāpēc patīk cilvēki, kas man uz to pavelk. Pat es kaut Jā, super. To darīt. Tāpēc vajag, redziet, cilvēki, tās grupas jau ir tik dažādas. Tik dažādi cilvēki, es redzēju, piedzīvojis, un man liekas, tas ir tas skaistums, ka tas attiec šīs dažādas domāšanas, brauc uz vienu to pašu vietu, es saku, cik reizes mēs, cik man entās grupas ir bijuši. Un tik dažādi cilvēki, kas to valstu un kultūru ierauga savādāk caur viņiem. Tas ir tik svarīgi. Jā. Tie cilvēki parādi iedod šo te. Tā, kad mēs diezgan bieži vispār braucam pirmo reizi uz tām vietām. Mēs paši esam tā vietai zaļi. Jā. Un tā kā tas ir tā grupas vadītāja funkcija, viņš ir grupas pavadonis, bet ir gids, kurš tā kā stāsta, kurš pazīst savu kultūru un tam līdzīgi. Mēs jau arī diezgan bieži esam, mēs lasam, mēs izglītojamies, diezgan daudz laika tam veltam. Bet mēs nevaram iedomāties, kas ir tie potenciālai klientu jautājumi un intereses, jo viņas ir tik dažādas. Jā. Un tieši tas, ko tu saki, ka tu atkārtojies un tie braucieni nekad nav. Pēc tam, piemēram, pirmais brauciens ir pats krūtākais, un pēc tam to atkārtot ir šausmīgi grūti. Jo tu pats esi bijis tādā riktīgi atvērta sirdi par to vietu, un nākamajā reizē tu, diemžēl, brauc jau ar ekspektācijām, jo tu zini, kā tur ir. Un tur tā nav. Jā, vai ne? Un nav. Jā. Tā ir. Jā, kas bija vēl tevi jautājums? Nākošais, vēl jautājums man ir par kaut kā tavu teicienu, moto, kas tev iedvesmo, kas tev virza, vai arī tavs varbūt tās pats, ko tu esi saprastusi dzīves filozofiju no ceļojumiem. Tā, man te bija izraksts, ko es te biju sagatavojis 1 sekundi. Tā, angliski. A good traveler. Jā, A good traveler
has no fixed plans and is not intent upon arriving. Lao Tzu. Tā, ja? Nu tā. Vai ne? Un tas nenozīmē to, ka tev nav grafiks kaut kāds plančiks. Tas nozīmē to, ka ja kaut kas noiet greizi, nokritis ceļš, forši, mēs brauksim, iesim pa interesantāku. Vai labi, laižam. Divos vārdos, go with the flow. Go with the flow, jā. Tas ir Jā, tā ir. Īstenībā tur tie ir arī pēc pieredzes. Šie te vislabāk ir jāizved visādos interesantos un dīvainākajos cerējumus pieredzēs. Jā, kaut kas tā, ka baigi mainās tā ir. Jā, un arī tavs uzaicinājums man reāli go with the flow ir. Nu tā, kad tā podkāsts baigi. Burvīgi. Nepiedalos parasti. Ne, pirmais solis ir. Nu, redz. Stunda. Jā. Jā. Labi, paklausies. Vēl man viens jautājums, un tad vēl tavs jautājums, un tad mēs varam noslēgt arī. Un... Labi. Tā. Varam nākušies, ko man iepriekšējais viesis uzdeva, kas man bija iepriekšējais viesis. Kristers Krafts man bija. Jā. Mums tev jautājumu par to, kas ir tas, kas tev pietrūkst mājā ceļojot? Man liekas, jau pieskāros tam. Jā, tas ir noteikti iespēja vingrot. Un tā kā tik daudz, cik man, teiksim, vienkārši noregulēt to kaut kādu vienu savu stundiņu. Jā. Pats es sevi meditēt. Kā. Vai padarīt savu spēka vingrojums, vai kas man tur veselībai vajadzīgs. Kristofers priecājās par uzvaru kaut kādā spēlē. Var dzirdēt? Jā. Dzirdēju, ka viņi jā. Jā, ok. Un par ko es runāju? Un ģimenes, protams. Man reāli gribās viņus dažreiz teleportēt. Un sevišķi tad, kad ir skaisti, un tad, kad ir forši. Labi, klausies, uz beigām tev ir jautājums sagatavots nākošajā viesim? Jā, ir. Ja tu varētu ceļot tik daudz, cik tu gribētu, cik tas būtu, un kurā mirklī tu gribētu apstāties kaut kādā savā ceļojumā, un tā kā, kas būtu tas, kas tev liktu apstāties? Pēc kā tu brauc pakaļ? Pēc kā tu brauc pakaļ? Ko tu meklē, vai ne? Jā, pie kā tu gribētu apstāties. Ir dažreiz, es paskaidrošu, jo dažreiz ir tādas vietas, kur es šita varētu pārcelties uz dzīvi, Nu, tādas ir Filipīnas, piemēram, kas ir ar galvā salā. Vienkārši, te viss ir. Te ir sērta vieta, te ir, kur pastaigāties, te ir silti, cilvēki priecīgi, augļi daudz, te ir skolas. Tā, laimīgi cilvēki apkārt. Te varētu palikt. Kas būtu tavs... Tā ir tava vieta, jā? Šiergau, jā, noteikti. Bet tādas ir vairākas. Diemžēl sakos, man ir ļoti grūti. Man tāds ir sarakstīņš. Portugālē Eircēra, ļoti līdzīga vieta. Arī, kur satiekās surferi. Un lai vai kā, karmiskais man ir kalni, bet mans čils un mans flows ir surfošanas pilsētiņās noteikti. Tas ir tur, kur es varētu dzīvot. Bet tu pati surfo arī, protams, jā? Es mācos. Tu nevari latvietis būdams teikt, ka tu esi baigais surferis. Jā, es ceļos uz dēļa un es jau nosērfoju, protams, bet tur ir struggles, tur ir viss, jā, tur ir passions, tur ir struggles, tur ir love-hate relationship, bet tas ir rītīgi, jā. Tā kā sērfošana ir viena no lietām, kurā vajadzētu sevi klaunēt un, tā kā, jā, aizsūtīt kopiju sevis, lai baudu. Jā, šit par šo es tev tik labi saprotu, man arī vairākas tādas lietas gribētu, es pats varētu to šito paralēli, un to vēl tikai jākulnē. Un tas vienkārši, patiesībā tā ir māksla sevi tomēr safokusēt uz kaut ko vienu, jo ja tas mindsets pozitīvais, kurā tu visu ņem, kur tu visu paņem un visu par labu esmu uztvert, tas padara tavu sirsniņu tik atvērtu daudzām lietām, un tev vienkārši pietrūks laika. Un tur ir pa to sarkano līniju, kur ir tavas robežas mācīties. Tomēr mēs it kā ejam ārpus kastes, bet tā kaste kaut kādā veidā tomēr ir vajadzīga.
Bet, nu labi. Protams. Zin kā, kas pa daudz arī, tomēr ceļojot, arī var izdegt, arī var apnikt. Man te bija arī stāsts par to, ka bija satikti kaut kādi, kas man to stāstīja, man liekas, vai tik nekļaviņi Jānis stāstīja, ka viņš bija saticis ceļotājs, man liekas, kaut kur Āzijā, un viens beļģu, laikam, vai Nīderlandes pāris ceļo, pārdeva visu iedzīvi, nopirka mašīnu, jau tur kaut kāds centos gadus ceļo apkārt, un tanta saka, viņi visi apnika jau, vairāk negrib. Tāpēc tas jautājums, kurā brīdī tev būtu par daudz, un tu gribētu apstāties. Kas ir tas tā robeža? Cik kā tāda cilvēka vienkārši iedomājas, es visu mūžu ceļošu, visu laiku, bet, tas jau arī beigās, ja tas paliek par rutīnu, tad tā ir vienkārši rutīna. Tā ir vienkārši rutīna. Bez kaifa un bez nekā vairāk. Tieši tā, tāpēc cenšamies dzīvot bez rutīnas, darām mēs lietas, kas mums patīk, un atgriežamies atpakaļ mājās pie ģimenes, un tad atkal ar ģimeni, un atkal ar draugiem, ar grupām vienītī. Ļoti labi, man ļoti patīk, kā te sabalansēju savu šo te dzīvi, savu ceļojumu filozofiju un viss. Tāpēc liels paldies, ka piekriti šai sarunai, ka atnāc pie Dūlas Daukas Gēna podkastā. Dūli mēs esam, jā, Dūli, un dažreiz cilvēki nesaprot, kā tas ir iespējams. Man vienkārši vienmēr atbildi ir sāc darīt, un tad jau redzēsi. Kā tad? Tieši tā, tu jau vienmēr vari pateikt stop un kaut ko nedarīt. Tāpatās tu stakas, kā es braucu statriem, es kāpju, un līdz pat raku, šitais ir stop, es apakaļ. Un, man liekas, tajā mirklī, ka tu esi šeit un tagad, un tu izvērtē vienkārši situāciju, kāda viņa ir, pieņem, vai tu viņu pieņem, vai tu nepieņem, un tā tu dzīvo uz priekšu, un tā tu mācies, un tā tu vienkārši forši eksistē un dzīvo pilnu klapi. Tā gan, to tev arī liels paldies. Cerams, tiksimies kaut kur uz takas, beidzot arī dzīvē, varbūt kaut kur, kur mums ceļi krustosies. Bet ļoti liels tev prieks bija satikt šeit. Paldies! Tikai citreiz. Čau! Paldies tev! Paldies, čau!